bowlinga bumbas. Un parunāsim nedaudz par to, kādas bumbas ir, cik daudz dažādas viņas ir un ar ko viņas atšķirās un kā tas mums varbūt palīdz spēlēt. Protams, būtu labi, bet to varbūt arī citreiz mēs parādīsim. Tas jau ir tā bišķi nopietnāk, ar ko atšķirās, kā viņas maina savu reakciju. Bet īsumā par to šodien pieskarsimies, kāpēc viņas vispār strādā dažādi un ar ko viņas vispār atšķirās un kāpēc tās bumbas ir dažas dārgākas, lētākas varbūt un tā. Tad bowlinga bumbu svars. Elvī, vai tu zini, cik svēra bowlinga bumbas? Nu jā, mēs jau visi metam ar 15 kg smagām bumbām, kā to daudzi domā. Bet, protams, reāli tas jau tā nav. Tas ir tā kā arī influencer turnīrā es teicu, ja es mestu 15 kg smagu bumbu, tad es domāju, bieži būtu 300 un es būtu ļoti uzkačājies, bet tā nav. Un tiem paundi, kas ir norādīts, tas nav, kā lai saka, Anglijas valūta, bet tā ir Amerikas mērvienība svaram. Tāpēc, jā, mēs pārsvarā izmantojam 15, kas ir nedaudz, es gribētu teikt, zem 7. Jo izjurbi caurums tur bišķi paliek vieglāks, bet jā. Atļaušos pieminēt, 1 pounds ir aptuveni 450 grami, un 15 neizjurbi tas sanāk bišķītiņi virs 6,7, 6,8, atkarīgs no kodola un tā tālāk. Bet tas ir tā jau padziļināti. Tāpēc ir tā, ka, jā, kā lai saka, ir noteikts arī svars, ierobežojums tam visam. Ir, protams, daudz un dažādi videoklipi redzēt, kur arī met ar 20, man liekas, poundiem, jā, man liekas, pat arī varbūt ar smagiem. Lielākais, ko viens cilvēks uztaisīs, starp citu, man baigi patīk viņu skatīties, gribētos viņu parādīt, viņš tiešām interesants lietas dara, ko normāli cilvēki varbūt nedara un nav to resursu, bet saucās 220 average guy. Tā kā, jā, tur YouTube'ā var atrast, bet ne pa to šodien, jā. Tātad bombu svars mums ir no 6 līdz 16 poundiem. Ir arī piecinieces, bet viņas ir ļoti grūti atrast, viņā nebūs izurba caurumu, jo, ja ir pa vieglu bumbu, tad viņa, diemžēl, negribēs atnākt atpakaļ. Jo viņa netiks vai nu iekšā pa durvīm, vai nevarēs viņu lipsts uzcelt augšā, jo viņa vienkārši būs pa vieglu. Un maksimālais bumbu svars pieļaujamais ir 7,26 kg. To es neieliku, bet es ierakstīju 7,25, bet tā, lai tiem, kas klausās, zin, ka tas ir maksimāli pieļaujamais, spēlējamais pēc izurtiem caurumiem. Nu jā, tagad ceru, ka jūs zināsiet, ka bumbas ir nevis kilogramos, bet poundos, un ka tie cipariņi uz bumbām ir poundi, nevis vienkārši tāpat izdomāti cipariņi, nevis kilogrami. Jā, Elī, vai tu ar bumbas apkārtmēriem esi iepazinies, vai tu zināji, vai tagad tas tev ir kaut kas jauns un tāds iepriekš nebija vienkārši par to aizdomājies? Ir tā, ka es baigi par to nebiju aizdomājies, kāpēc, jo, kā lai saka, es smilšpīru rokās ļoti maz lietoju, un visdrīzāk, ka viņš ir tas izmērs, kas ir norādīts uz ekrāna, bet īsti par to, kā lai saka, personīgi domāt, es nevēlos, jo, es zinu, ka es viņu pērku USB-C approved bumbas, nevis es uz mājās izlaisu kaut kādu jaunu bumbu kodolu un tagad, nezinu, es izurbis kaut kādus caurumus ar viņu, un tāpēc ir tā, ka tie ir, kā lai saka, parametri, kas bumbām ir jābūt, un es domāju, lielākai daļai bumbu arī tādas viņi arī ir, bet, jā, skaitļi, kurus varbūt kādam vajadzēs zināt, bet es personīgi nevēlos šos atcerēties. Jā, tā, bumbas diametrs, sauksim centimetros, jo mēs Latvijā dzīvojam ar centimetriem,
21,83. Tas ir tas bumbas diametrs, kurš ir oficiāli pieļaujamais. Tālāk viņš tur var atšķirties pa mikrocolām. Un apkārtmērs ir 68,58, jeb 27 colas. Īsnībā diezgan daudz, kad tā skatās. Žēl, ka es nepaņēmu ķegli, bet tad jūs, ja es noliktu šos bumbas apkārtmērus vai pat bumbu blakus ķeglim, jūs saprastu, cik viegli ir īsnībā trāpīt, cik tā bumba ir liela, un ka tas ķeglis nav tik grūti nositams, kā jums liekas, jo tā bumba tiešām ir liela. Bet, jo šādu piemēru man rādīja tieši Somijā vairāk, un sanāk tā, ja ķeglis stāv, respektīvi pirmais ķeglis, tad bez maz vai tu gandrīz vari trāpīt tieši virsū ķeglim trešajam gandrīz, un tu tāpatās nosit pirmo, vai arī uz otru pusi skatoties sitam pa otro, un tev tāpatās trāpīs pa to pašu pirmo. Tāpēc, jā, tas, kā lai saka, human errors ir diezko liels, bet citreiz ar to ir tik un tā pa maz, lai nosist tos vajadzīgos. Jā. Un tāda ir bumbas virsmas. Viņas ir tiešām daudz un dažādas. Es varbūt tiešām neesmu pieminējis visas, bet tā sarunu valodā runājot, populārākās mums ir plastika poliester, jeb tās mums saucamās spērbumbas, kuras principā negriežas, jo viņiem tā virsma ar to celiņu nesaķerās tik ļoti, viņas pa eļļu vairāk slīd. Viņas parasti ir pulētas, glancētas un var izskatīties smuki. Tad ir uratāns, kas mūsdienās ir tāds populārākais no materiāliem, kāds tiek izmantots, jo šī virsma vispār sākās 80. gadu sākums, beigas, tad viņš bija vispopulārākais, jo vispār sākotnēji bumbas bija grabtas no koka, un tad pēc tam jau tika veidotas dažādas uratānu, plasmas un citu materiālu. Bet vēl kāds bumbas ir saucamais reaktīva rezina, jeb kā man Google tulkoja, man gan nepatika reaktīvie sveķi, bet, gumija, tas ir dažādi poliestera un visādi citi sakausējumi kopā, kas veido ciestu virsmu, un viņi mēdz būt pearl, jeb pulēti, solid, kas ir matēti, un hibrīda, kas ir jau cita jaukuma, kuri varbūt sev piemīt tās īpašības, pieņem, kuras ir pulētās, bet uzvedās kā solids bumba, kā matēta vai otrādi, un tās arī tagad mūsdienās parādās vairāk un ir ļoti populāras. Agrāk varbūt viņas bija grūtāk izveidot, tagad jau ir tehnoloģijas attīstījušās un ķīmija iet uz priekšu, un tās bumbas paliek populārākas un populārākas. Jā, un tad ir cits virsmas, pa kurām es minēju, ka tiešām ir arī koka virsmas, un ķīmija ir tiešām jau attīstījusies bowlingā tik tālu, ka es pat nevarēšu tiešām nosaukt visas virsmas, kādas tur ir, jo ražotāji arī nevienmēr vēlās atklāt, kādi materiāli tiek izmantoti bumbas virsmu izstrādē. Tā kaut kā, Elī, vai tev ir kaut kas, ko vēlies pieminēt? Varbūt vari pastāstīt vairāk par, kā lai saka, uz celiņa arī ir eļļa. Un ļoti labs, es gribētu teikt, piemērs ir tam, kad bumbas, kuras iesūc eļļu, un bumbas, kuras neļauj iesūkties sevī iekšā, un kā lai saka, tāpēc ir tas Purple Hammers vai jebkāds cits uratāns daudziem daudz mīļāks, jo pirmkārt, nav jātērē līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi. Vienīgais, kas ir jātīrā, ir jāņem abrolons un smilšpapīrs un jāmatē viņš atkal uz augšu tādā veidā, kad tad var redzēt vismaz, ka tā bumba paliek atkal dzīva. Un pārējās, es gribētu teikt, iesūc sevī eļu un
pēc kaut kāda laika paliek mazaktīvas. Tā kā, jā. Jā, es skatos, mums ir arī komentārs. Mums šodien ir daudz dažādu skatītāji, un šeit bija komentārs tieši gan angliski rakstīt tieši. Es uzreiz tieši pārtulkošu. We out here, I had no idea they use so much different materials for the balls. Tātad mēs šeit nezinājām, ka mums nebija nojausma, ka bowling bumbās tika izmantot tik daudz dažādu materiālu. Jā, un tā ir. Un uz ekrāna tagad man arī stāv bumbas ar dažādiem materiāliem. Baltā, kur redzat, kur ir spēlētājs virsū, tā ir taisnā bumba, spērball. Tur, kur rakstīts ir hammer, tas būtu uratāns. Tad tā oranžā bumba, verge, tas būtu tā kā solids piemērs, jā, kura ir matēta. Un hyped būtu bumba, kura ir pulēta, kas skaitītos pērlu. Jā, bērns mani ļoti grib, bet tas ir forši. Nu jā, un Elvijas te ieminējās par to, kā uzsūt ceļu, tad es gribētu uzreiz akcentēt to, ka plastika bumbas taisnās, viņas neuzsūt ceļu, tāpat ir ar tīru uratānu, viņš arī neuzsūt ceļu, vai arī uzsūc, bet ļoti, ļoti lēni, jo principā uz tām bumbām eļļa paliek, līdz tu viņu nenoslauki. Kas attiecās uz pārējām bumbām, kas ir no citiem materiāliem, viņas uzsūt ceļu, un tieši tāpēc arī viņas būtu agresīvāks, viņas maina to savu raksturu uz celiņa un strādā savādāk. Un tādā veidā mēs arī to reakciju mainam. Tas tā īsumā, kas man tālāk bija. Jā, tātad bumbas sastāvs ir iekšējais kodols. Ja mēs tagad angliski runājam, tad inner core. Bišķītiņa druks kļūda, bet, es domāju, sapratīs. Iekšējā virsma, jeb šo inner filling tas būtu, ja, kas ir pildījums apkārt kodolam. Un tad ir ārējā virsma, outer core, tā ir tā, kas reaģē ar celiņu. Un tad tālāk parādīšu bildes, kā tas izskatās. Šeit ir piemērs no taisnās bumbas, no spērball. Arī šādas ir taisnās bumbas, arī ar mazu kodolu, kuras nedaudz to reakciju maina. Bet šeit mēs redzam, ka tas, kas ir tāds, es pat nepateikšu, muffin veidīgs, ar to saucamo pinu, tad vēl jāstāst cits reiz. Tas ir tas kodols, tā baltā daļa ir tā iekšējā pildījuma virsma, un ārējā virsma ir melnā, kas ir jau apkārt visam. Un ar kodolu lielumu izmēriem mēs arī mainam reakciju. Iekšējais pildījums var būt, var nebūt, ir arī divdaļīgās bumbas, kurā ir tikai kodols un virsma, tās arī strādā savādāk. Un, jā, tad arī to iekšējo pildījumu, kas atrodas apkārt kodolam, ar to arī veido pa lielam, un kopā ar kodolu veido bumbas svaru, un taisot šo iekšējo pildījumu poraināku vai mazāk porainu, var uztaisīt to bumbu smagāku vai vieglāku. Un arī gribu pieminēt, ka vieglākām bumbām nevienmēr būs tas pats kodols, kas ir smagākām bumbām. Es vēlāk vēl parādīšu, kā tas varētu izskatīties, bet tagad tiem, kas mums skatās angliski, varēs iepazīties ar konceptu, kā tiek veidots kodols un ko viņš dara. Šeit būs dažādi sarežģīti termini, kā RG un mass bias, bet īsumā ātri iztulkošu. RG ir rotation gyration, tas ir, cik ātri viņa sāks griezties. Un jo mazāks tas RG, jo lēnāk, jo augstāk, jo ātrāk viņi griežas ap savu asi. Viņi grib tā kā uzrotēt ātrāk. Attiecīgi asimetriskai bumbai atkal viņa būs
lēnāka pati pa sevi, jo tas kodolam vajag vairāk laiku, lai viņš sasniegtu savu optimālo asu rotāciju. Elvī, vai es pārāk sarežģīti izteicos, vai tu vari vienkāršot? Vismaz kā es pašā sākumā uz to skatījos, tā kā kreisajā pusē mums ir redzami, kā lai saka, tie simetriskie kodoli un kā es sapratu to, ka simetriskas bumbas, vismaz man tā liekas, būs vairāk tādas prognozējamas un vairāk veidos tādu plūstošu to kustību, bet vismaz manā gadījumā asimetriskas bumbas, ar kurām es ļoti daudz spēlēju, tad man bija tās asākas tādas reakcijas, īpaši pašā sākumā. Tas, protams, nav jau tā, ka teikts, ka mēs asimetrisku bumbu varam, protams, arī nomierināt vai tieši paaugstināt to, kā lai saka, cik viņi daudz griež, un arī pretēji, bet jā, to es domāju visdrīzāk, ka tas būs nākošajos kaut kādos slaidos. Jā, un es vēl nedaudz pieminēšu, ka jā, simetriskās bumbas būs prognozējamākas, jo viņas ātrāk sasniedz savu rotācijas asi. Viņas ātrāk sasniedz to stabilo rādītāju. Asimetriskām bumbām tas laiks ir vajadzīgs ilgāk, un attiecīgi līdz ar to, lai viņas ātrāk dabūtu to stabilo asi, viņām nepieciešama eļļa. Jo, ja nav eļļa, viņas, es bišķi pārteicos, otrādāk. Ja ir eļļa, viņas ātrāk sasniedz šo vēlāk sasniedz šo asi, līdz ar to viņas stabilāk strādā un to reakciju var dabūt lielāku. Ja ir pa maza eļļa, viņas ātrāk sasniedz un viņas līdz ar to strādā vājāk nekā simetriskās. Kaut arī mūsdienās ir tāds mīts, ka paņems asimetrisko un strādās vairāk, bet tas nevienmēr tā ir uz celiņiem un tā ir atkal tēma citam laikam. Kaut kā tā. Ir sarežģīti par to tā runāt. To vieglāk ir praksē redzēt, bet šodien tēma ir vairāk nevis visi tie cipari un kas ir mazs bias un RG, bet vairāk saprast, cik daudz dažādas ir tās bumbas un kādi ir tie kodoli. Un tad šeit ir piemērs, kā uz bumbas izskatās simetriska bumba un kā izskatās asimetriska bumba. Vienmēr būs tas saucamais pins, kur šajā gadījumā abās bildēs ir vienā ir zaļš, vienā ir dzeltens. Saucamais CG, jeb šo Center of Gravity, kas ir kā kronītis kreisajā pusē un kā āmurs labajā pusē. Un tad kreisajā pusē vēl pievērsiet uzmanību, ir tāds punktiņš, ar kuru rādu uz pirkstu, kas nav labajā pusē, kas nebūs simetriskām bumbām. Tas saucamais mass bias, kas ir asimetriskām bumbām tā kā ne kodola centrs, bet tā kā smaguma centrs. Un tāpēc asimetriskās bumbas arī urbjās savādāk un viņā vairāk ietekmē tas, kā tu viņu izurpsi, kur tu noliksi pirkstus, jo visa masa vairāk gribēs griezties apkārt šim punktam. Un uzreiz pateikšu to, ka trīspirkstu spēlētājiem, it īpaši tiem, kam ir vēl lielāki īkšķi, šis punkts vairāk būs ap īkšķi, un divroku spēlētājiem viņš vairāk kaut kur migrēs uz pirkstiem. Jo tāda ir tā tendence, jo vairāk tu masu izņem, jo vairāk viņi ap to punktu grib griezties. Elvis jau kaut ko jaunu iemācījās, vai ne? Un es laiku domāju, ko tas baltais punktiņš nozīmē uz bumbas, bet nē, to es jau biju dzirdējis arī iepriekš. Bet vienkārši tas, kad, kā lai saka, tie ir tie punkti, pēc kā arī aizejot uz jebkuru pro-shopu, tu pateiksi, man vajag tur, nezinu, super mierīgu sākumā vai vidū, un beigas, lai man ir super agresīvs. Un tad tā ir tā informācija, pieņemsim, ko pro-shopā cilvēks saņem. Un tad viņš, paskatoties uz šiem 2 vai 3 punktiem, kas ir atzīmēti uz bumbas, viņš saprot, kā to kodolu var
novietot tā kā tev to vēlās. Protams, ir jāredz arī, kā tu met un kā tev ir tās, kā lai saucamais treks uz bumbas, bet tas ir pavisam kaut kādai citai dienai. Jā, es arī atbildēšu tagad angliski, man ļoti patīk, ka ir beidzot komentāri. Yes, you need to always wipe the ball, because the oils will get on your hands, it will stretch out the lane, and when you take it off, it will always make you feel better, because your hands won't get greasy, and it will be easier to grip the ball and to release it, more stable. Un tagad visiem latviski runājošiem, jā, vienmēr notīram labāk bumbas no eļas, jo tad jums būs patīkamāk turēt, spēlēt, arī tās rokas netiks tik treknas, nepaliks no tās eļas un vienkārši neizslīdēs. Un arī, if you clean the ball will, well, its lifespan will be longer than you don't clean it, because it will soak in and, yeah, it will be harder to get it out in time. Un tiem, kas, protams, saprata, bet jā, bumbas tīram, lai viņas ilgāk kalpotu, lai nebūtu tā, ka viņas piesūcās ar eļu un viņas mūžs paliks mazāks. Jo, ja mēs netīrīsim bumbas, viņas mums ātrāk beigs kalpot un viņu reakcija ātrāk paliks vājāka vai neprognozējamāka. Ir gan izņēmuma bumbas, kurām reakcija paliek tāda pati vai pat citreiz labāka, bet tas ir atkarīgs no spēlētāja. Bet tāpēc arī mēs bumbas kopjam, mēs viņas tīram, mēs viņas arī citreiz vedam tvaicēt, un mēs viņas apstrādājam ar abrazīvajiem materiāliem vai arī pulējam. Atkarīgs no tā, kādu virsmu mēs gribam dabūt. Tā kaut kā. Un tad šeit ir man pāris bildes ar bumbām un kodoliem, kā tas viss izskatās. Arī bumbas bez kodoliem, tikai ar ārējo virsmu. Tad ir ar kodolu. Šis ir simetrisks kodols, lai var redzēt, kā izskatās lielāks kodols bumbā. Un šāda reāli dzīvē ir. Un šādu kodolu urbjot dažādās vietās, var panākt dažādu reakciju. Šis arī skaitās simetrisks, kaut arī jau forma ir tāda abstraktāka un reakcija līdz ar to būs savādāk nekā no iepriekšējā kodola. Šis jau skaitās asimetrisks. No šī mēs varam sagaidīt, jā, to, ka bumba gribēs lēnāk griezties ap savu asi, bet ātrāk sākt strādāt. Šis jau ir arī tāds simetrisks kodols, bet viņš skaitās asimetrisks, jo viņam ir dažādi smaguma centri. Pieņemsim, viņam augšā un apakšā ir novietoti tādi smaguma centri, lai panāktu savādāku bumbas dinamiku. Tas pats ir arī šeit. Un kā par pateikt, ka šī ir asimetriska bumba, šeit ir tas saucamais mazs bias, tā baltā līnija, kas iet ārā. Un šis ir tā saucamais pins. Es nezinu, vai man pēli redz. Man jau jānomaina pēli laikam. Krāsu vajadzētu lielāku, kad es laižu prezentācijas. Jo, diemžēl, es nezinu, kāpēc man nesanāk zīmēt prezentācijā. Es visu laiku mēģinu, man nekādīgi nesanāk. Jā, arī asimetrisks kodols. Kā saka, mushroom shape. Un jā, un tad ir tāda tabuliņa. Praktiski gan visiem ražotājiem tagad tādas ir. Un salīdzināt ar esošo līniju bumbas, kur tad viņas atrodas un kāds būtu viņu vēlamais pielietojums. Un tad mēs redzam, ka light šajā gadījumā tā ir taisnā bumbas pērbals ar kodolu, kas būtu piemērota vieglām eļļām ar mazu daudzumu, un tā kustība būtu tāda gluda, smooth, ja? Un otrā galā tad ir vēl viena bumba, kur arī būtu tā kā smooth, tāda paredzama, bet viņa jau būtu smagām un daudz eļas. Un šeit arī redzam, ka ir arī tāda opcija kā sharp, ja? Asa reakcija, tās bumbas būs tādas, kam būs tendence vairāk slīdēt, un tad pēc tam ļoti ātri saskaroties ar sauso daļu celiņu,
reaģēt un griezties. Jā. Vai man vēl kaut kas? Man liekas, ka man arī šis bija pēdējais slaids. Nē, nebija gan. Jā. Un tad ir arī tabuliņa, kas palīdz vieglāk orientēties tiem, kas jau varbūt ilgāk spēlē bowlingu un jau ir iedziļinājušies, ko cipari pērkot bumbas nozīmē. Un tas arī palīdz saprast pie savas spēles, kādu bumbu tam mums vajag. Jo tikai ilgāk spēlēt, mēs saprotam, kādas bumbas mums ir jāiepērk arsenālā, kas ir vairāk piemērots pie mums. Jo, kā jau Elvis minēja, viņš noteikti vēl pastāstīs, viņam labāk gāja viena tipa bumbas ar vienu virsmu nekā citas. Citas varbūt viņš retāk izmantoja. Bet vienmēr sakot, skatoties uz to RG cipariem, Radius of Gyration, ja, jo augstāks būs cipars, jo garāk viņa slīdēs, bet uz bumbas tie eļas riņķi būs šaurāki. Un jo zemāks cipars, jo viņa gribēs griezties ātrāk, un tieši tāpatās arī Les Flare. Kas ietekmē šos bumbas riņķus lielākus, tas ir otrs saucamais differentials, jeb šo RG. Un attiecīgi, jo viņš ir lielāks, jo uz bumbas būs vairāk riņķi. Tā kā jā, jo pie visiem ražotājiem būs RG un diff, un tas ir, lai jūs saprastu, par ko ir runa un kāpēc viņi tiek likti. Un tas ir vieglākais veids, kā salīdzināt bumbas starp ražotājiem. Protams, virsma ietekmē arī lielu daļu no bumbas reakcijas, bet šie cipari veido to lielo kustību, un tālāk jau spēlētājs pielāgo to pie sevis. Un jā, un tad bumbas tās, kuras varbūt gribēs, kas būs, teiksim tā smooth reakcija, ja, kas būs tādas, lēzenākas, tās būs bumbas parasti ar zemāku RG un lielāku differentialu. Tās būs tādas, kuras sāks strādāt ātrāk un līdz ar to būs paredzamākas. Elvi, ir kaut ko pielikt? Tā kā tu domā vairāk uzreiz pa uratāniem, pareizi šī gadījumā, kā pēdējo variantu minēja? Uratāniem pārsvarā būs tas RG vidējs, kaut kur ap 2,56, 2,57, un viņiem differentials būs ap 11, 12 kaut kas tāds. Līdz ar to viņas vairāk reaģē uz virsmu, uz to, ka tā virsma ir diezgan abrazīva un agresīva. Šis vairāk attiecās uz tām bumbām, kuras nav uratāns. Bet uratāns viņi arī ietekmē un savā ziņā nedaudz maina reakciju. Tad uzreiz varbūt, kamēr šitas attēls ir priekšā, mēs izurbjam divas vienādas bumbas, bet divos dažādos urbjumos. Vienu uztaisam maksimumu, otru uztaisam vājāko, ko vien var izdarīt. Tas ir viens no variantiem, kā lai saka, arī kā spēlēt arī turnīros vai arī līgās, jo pieņemsim mēs vairāk tie, kas skatās kaut kādus YouTubus un live streamus. Viens ļoti labs piemērs ir, manuprāt, Jesper Svensson, kurš brauc uz turnīru ar 5 vienādām bumbām bez mazai, tikai dažādos veidos izrupts. Ko tas pa lielam mums maina? Jā, jo ir tā, ka pēc urpšanas šie cipari mainās. Un es parādīšu, man liekas, ka prezentācijā tas bija viss. Tas bija viss, jā. Jā, es tuliņās pārslēgšos uz kur es visnībā noliku. Tā. Kur es noliku? Es vēl atvēru. Tā, pērnu, paliku. Jā. Atvēršu saitu un parādīšu. Jo daudz ražotāji norāda tikai RG differentials vai mass biasus, un es ātri parādīšu, ka saitos var redzēt dažādas bumbas, dažādās krāsās, bet kad mēs uz viņām uzspiežam, vienkārši tagad kā piemēru parādīšu, šī ir jauna bumba,
var arī redzēt kodolu. Būs arī daudziem norādīts, kā izskatās kodols no tāda līdz tāda svaram un kā izskatās no tāda līdz tādam. Jo lielā mērā, bumbas kodols ietekmē daudz, bet virsma citreiz būs tas galvenais faktors. Dažādas tehnoloģijas, kāpēc man viņš te nerāda, nezinu. Jā, interesanti. Šajā formātā viņš man negrib rādīt to, ko es gribu redzēt. Gribēju RG un diffus, bet viņš man nerāda. Interesanti. Labi, nezinu, kāpēc. Gan jau, ka viņi te kaut kur ir, bet nezinu, kāpēc negrib ielādēt. Gribētu vēl trāpīties uz Radical Bowlingu, jo viņi rāda... Es tev atsūtīšu tieši, jā. Es tuliņās varbūt arī atvēršu. Jā, jo Radical Bowlings rāda bumbas arī pēc izurbta, kā mainās cipari. Tā, mēs uzliksim šito te. Tuliņās. Kur vēl viss? Tā, šitā. Mazu pacietību, Elvija, tikmēr var pastāstīt. Vai tu esi galā urbis dažādas bumbas un pie tam vienādu dažādos urbumos, un kāda ir tā starpība? Ko tu gribēji panākt, un vai tu jūti to starpību? Ir tā, ka redzot to popularitāti, ko iegūst Purple Hammers gan Eiropā, gan kad viņš vēl bija atļauts pasaulē, PBA turēs, tad ir tā, ka es sapratu, pārējot uz 2 roku spēli, tad ir tā, ka jā, uratāns man ļoti patika, bet man tajā brīdī bija tikai viens. Un es sapratu to, ka, ja man patīk to, ko dara tā virsma un ko dara tas kodols, respektīvi uratāns tāds it kā saucās mierīgs, bet dažādos veidos izzurbjot, viņu var panākt dažādas reakcijas. Un respektīvi man bija viens uratāns, kurš, kā somu speciālisti saka, uz kaut kādiem 70-80% aktīvs. Un es prasīju otru, lai izrubtu uz 30%, un to arī izdarīju. Respektīvi, ir tāda atšķirība. Pieņemsim, es varu izmest, 15-8 un uz kabatu dabūt rezultātu ar vāju uratānu. Ja es izmetīšu tieši tādu pašu metienu, ar tādu pašu ātrumu, tikpat daudz aptuveni apgriezieniem, tā reakcija vairs nebūs tajā saucamajā mūsu labajā kabatā, bet viņa jau vairāk būs vai pa pirmo ķegli vairāk trāpīs, vai būs vairāk kreisajā pusē. Ko ar to var uzreiz pamanīt? To, ka bumba sāk strādāt daudz ātrāk, un tas kodols viņu daudz stiprāk, kā lai saka, grūž prom no tās sākotnējās vietas. It kā bumba ir viena tā pati, bet tas, ko mēs redzam uz celiņiem, ir pilnīgi daudz un dažādi. Jā, Ir brīži, kā lai saka, ir brīži, kad labāk vajag vienu, un ir brīži, kad tev vajag pilnīgi otru. Tāpēc tā ideja, kā Jespers Svenssons spēlē, tā man ļoti patīk, jo, kā lai saka, tu iemācies dažādus urbumus vienai bumbai, un tu zini, ko viņi darīs visdrīzāk 100%. Jā, šeit es atvēru tagad linku, un te var redzēt, principā visiem ražotājiem būs norādīti šie parametri, bumbas krāsa, tur tā skaitā kodols, kā viņš nosaukts, coverstocks, jeb šo virsma, HK22 Plus, tagad ir baigi populārais, cover types, kas viņš skaitās, kā bumba ir sagatavota, kāda viņa būs jums no kastes, ar kādām virsmām viņi ir apstrādāti, pieejamie svari, un tad ir tie RG, diff un intermediate diff. Un šie cipari vienmēr visiem ražotājiem būs norādīti neizurbtai bumbai. Tā kā, ja jūs gribat šos ciparus, tad, rēķināties, ka pēc izurbtas bumbas
differentialu var vēl pacelt un samazināt. Tieši tas pats ir ar intermediate differentialu un RG. Jo tomēr mēs svaru izurbjam. Un es nezinu, vai sanāks parādīt. Sanāks? Sanāks. Es atvēru tagad saucamo drill chartu, kur ir parādīti jau dažādi veidi, kā urbt, ja, kas jau ir tā kā rekomendētie. Protams, var urbt arī kā pats grib, ja, jo pieredzējuši spēlētāji noteikti varbūt šādi neurbt, bet parastajiem spēlētājiem šīs būtu tāds kā vieglāk izvēlēties savu reakciju, jo šeit ir uzreiz arī uzrakstīts, kāda būs bumbas reakcija pēc urpšanas, un mēs arī uzreiz redzam ciparus, kādi viņi būs pēc urpšanas, kā viņi mainīsies. Jo, ja mēs skatāmies neizurpta bumba, ja, ir tas 2,494, 0,30, 0,50, 0,59, ja, tad pēc bumbas izurpšanas šis intermediate differential mainās uz augšu, viņš paliek lielāks, total differentials paliek lielāks un performance paliek lielāks. Toties RG, viņš jau būs pret rotācijas asi, katram spēlētājiem viņa savādāka, 2,508. Līdz ar to mēs varam ļoti mainīt to bumbas raksturu. Un kā ja pieņemsim, un šī bumba pēc maksimum flipa, ko tas nozīmē, viņas slīdēs pēc iespējas vairāk, mazāk gribēs reaģēt, tad, kad ir vairāk eļļa, un asāk tiklīdz sastapsies ar sauso celiņa daļu. Un pieņemsim, ja mēs paskatīsimies smaller hook, kas ir vispār negriežās gandrīz vai, ja, kas strādās ļoti ātri, tad tie cipari jau būs zemāki. Un tas arī ir tas, ko mēs pa lielam redzējām tajā slaidā, ko es rādīju pēdējo. Nu jā, un ja gadījumā kāds nezin, kā urbt bumbas un tā tālāk, vienmēr var pakonsultēties ar savu ProShop operatoru, un viņš arī ieteiks priekš jūsu spēles dažāda veida urbumus. Jo nevienmēr šie urbumi kādi ir, ja tu varbūt teiksi, es gribu maksimum flip, izurbt maksimum flip un bumba nestrādā. Jo ir arī spēles raksturs, kurā brīdī kaut kāds no šiem urbumiem tev strādās vairāk vai mazāk, vai dos to reakciju, kādu tu sagaidi. Jo man ir bijis tāds piemērs, ka izurbt bumbu it kā spēcīgi, kas saucās arī varbūt maksimum flip, bet beigās viņi nestrādā. Un tad šeit var arī redzēt, kā tas varbūt vizuāli izskatās, kad ir izurbta bumba. Tiem, kas varbūt nav pieredzējuši spēlētāji, viņiem tas neko neizteiks, man pieņemsim šis ļoti izsaka. Tad es pastāstīšu, ko nozīmē tie zilie punktiņi. Tas ir bumbas rotācijas asas migrācija. Vienvārds sakot, tur, kur man tagad ir pēle. Šeit būtu jūsu rotācijas asas, tas ir punkts, kad izlaiž no rokas, tad šajā gadījumā šis punkts gribētu migrēt tuvāk pirkstiem. Ja? Tā kaut kā, to vieglāk ir izskaidrot. Un to, kā tas tiešām dzīvē strādā un ko tas maina reakcijā, to var tikai praksē sajust. Jo tur ir jāpaspēlē, tiešām ir jāapurbi un vairāk jāpanalizē dažādi materiāli un viss, kas cits, lai varētu saprast. Jo es pieļauju, Elvī, tev arī šobrīd ir tāds, tu skaties, ja, tu it kā redzi arī sazīmētu bumbu, šīs līnijas sarkanās, melnās un tā, tie visi leņķi, kas palīdz mums izurbt bumbu. Bet es domāju, tev tie zilie punktiņi neko neizsaka, vai ne? Tie zilie punktiņi vairāk nē, bet, pieņemsim, ir daudz un dažādi varianti, kāda man ir bumbas izurptas. Un tad, kā lai saka, var salikt galus kopā, redzot, kā, pieņemsim, pirmais attēls sanāk ir maksimum flip. Sanāk, es tā to vismaz iztēlojos, kur ir pirksti diagonāli prom, tas būs tāds tautos gadījumos, vismaz man ir tā, ka viņš ļoti nekontrolējams ir, bet ja eļļa ir daudz, tad to ar viņu, es gribētu teikt, varētu spēlēt. Un
tā kā citos variantos, ka es zinu, citi urbi tuvāk to punktu pie pirkstiem, tas atkal nomierina tās bumbas. Tāpēc ir tā, ka, tas nav, kā lai saka, 100% garantēts. Tagad es izrupšu tieši tāpatās, kā ir Pēterim vai kā ir Elvijam. Man tā bumba griezīsies tieši tikpatās. Nē, jo tev nav tā rotācijas asas, kā lai saka, kā mums. Un tāpēc nav tā, ka mēs visu urbjam tikai tāpēc, ka viņam labi rezultāti, es urpšu tieši tāpatās.